Sveiciens šodien! Šodien filmēsim jau 3. raidījumu. Man ir tāds prieks un satraukums vispār, protams, nekur nepaliek un nepazūd. Šodien pie manis ciemos ir Kristīne. Kristīne ir 4 bērnu mamma. Un kā jau mēs visas daudzbērnu māmiņas ikdienā saskarās ar daudziem dažādiem izaicinājumiem, īpaši par vienu no šiem izaicinājumiem mēs šodien parunāsim tā niansētāk, mazliet vēlāk, bet šobrīd lai Kristīna stāsta par to, kas viņa ir un ko viņa dara un kāpēc viņa ir šeit. Sveika! Čau! Šis ir mans pirmais podcasts, es pat nezinu, kā jāuzvedās. Bet, es esmu Kristīna. Mans arī. Radījums nav pirmais, bet podcasts pirmais. Man ir 4 bērni, vīrs, vecākai meitai jau ir 16 gadi. Un tā mēs tur dzīvojam ar visādiem izaicinājumiem, priekiem un visu kaut ko. Tu jau zini, kā iet daudz bērnu ģimenēs. Jā, to es gan zinu. Redz, man arī uzreiz tad ir jāpiebilst, ka tu mazliet lec laukā no tā mana sākotnējā podkāsta tā kritērija. Es biju domājusi veidot šo raidījumu par tādām nestandarta pieredzes māmiņām, varbūt, kur nav tas happy ever after, kas tev ir, un tas ir ritīgi forši. Es ceru, ka man arī tā kādreiz būs. Nevar jau tā teikt, nekad nevar zināt, kā tā dzīve var pagriezties. Nē, tas arī, bet uz šo brīdi, un tas ir ritīgi forši, ka tā ir. Bet, un tad es īstenībā padomāju jau pirms kaut kāda laika, tad, kad es tā kā skaļi biju pateikusi to, ka šis būs tāds netradicionālo māmiņu podkāsts un atbalsta raidījums, tad es sapratu, ka arī tradicionālās ģimenēs, kur ir mamma, tētis, bērni, arī tajās ģimenēs notiek daudz un dažādi izaicinājumi un nebūtu, varbūt viss dažkārt nav tik viegli un rožaini, kā no malas izskatās, un varbūt, ka kaut kur ir kaut kādas niansītas, ko laiku pa laikam gribās pacelt saulītē, lai vieglāk ar tām sadzīvot. Jā, Zīgā, man liekas, ka tu tā kā dzīvo tajā ģimenē viens pats un ņemies ar tiem saviem izaicinājumiem, un citi to nezina, bet tu arī nezini, ka kādam ir vēl tāpat, tīri atbalstam, lai tev paliek vieglāk zinot, ka vēl kādam tā ir, ka tu neesi viens pats. Un bieži vien par to nerunā, un tad tu jūties tāds vientušs, kāpēc tā kā visu laiku kaut kas notiek. Visu laiku kaut kas notiek, bet īstenībā tā ir tāda dinamika un labi, ka notiek, jo tā jau īstenībā, lai kas arī notika, katrs notikums ir tāda pieredze, un iespējams, ka bez šiem notikumiem mēs nebūtu tas, kas mēs esam tieši šobrīd un tieši šeit, un tāpēc, un pastāsti, kāda vecuma ir tavi bērni? Man ir 2 meitas, 16 un 13 gadi, un tad pēc ilgāka pārtraukuma man atkal 2 puiši, 4 un 2 gadiņi. Ir tāds, es nezinu īstenībā, no kuras tieši ezotēriskā tā kodola, bet ir tāds pieņēmums, ka ir tā arī ir forši, kad ir pārītis, kad ir, piemēram, 2 meitenītes, 2 puisīši. Ka nevajag apstāties pie 1 un 1, ka vajag tomēr tajā ideālajā variantā tas 2 un 2 tā, lai katram tam dzimumam būtu tas savs pārītis, tā kā no brāļiem un māsām. Es neesmu dzirdējis, bet man liekas forši, tīri ikdienā redzu, ka tā kā 2 māsas un 2 brāļi, viņiem savas lietas un līdzīgi vecumi ļoti forši. Jā, man ikdienā mazāk sanāk to redzēt, jo man ir 1 meita un 4 dēli. Sajūka skaits. Jā, man sajūka skaits, es joprojām nevaru pierast, ka man ir 4 dēli. 4 dēli un 1 meita, un tā meita, protams, viņa ir 2. bērniņš. Manā bērnu pulciņā viņa ar katru nākamo brālīti tik ļoti gaidīja to māsiņu. Tik ļoti, un arī tagad ar pēdējo bērniņu viņa zināja manu situāciju, kāda viņa ir no paša sākuma. Viņa saka, labi, lai tev tur ir kā ir, bet varbūt šoreiz būs māsiņa. Bet nē, māsiņa nebūs, un tad jau māsiņa viņai nebūs. Gaidīšu viņas meitiņu. Tā kā, jā. Jā, es tieši iesāku runāt par to meitu, ka viņa jau tāda liela un tā. Es tev gribēju pajautāt, vienkārši tas ir no manas pieredzes. Tev nav tā, ka tu tā kā paziņo tam bērnam par grūtniecību, viņš tā atkal. Tā. Mums ir tā, ka īsti nē, jo mums ļoti plānotas bija tās grūtniecības, un man sanāk arī tā, ka man starp plānotajiem bērniem ļoti apzināti bija likti 5 gadi. Tā kā 5 gadu pauzes. Varbūt ar starp 1 un 2, lai gan arī gluži netīšām nē, varbūt, ka viņi pieteicās mēnesi par ātri, nekā mēs būtu nobrieduši paši, bet tāpat tur sanāca tie 5 gadi, un pēc tam jau ar nākamajiem bērniem es apzināti rēķinājos, ka tie būs tie 5 gadi,
Jo līdz tiem 3 gadiem tas ir tas periods, kad tas bērniņš ir tāds pilnīgs bezpilotu kuģis, pārsvarā. Un tad no tiem 3, kad viņš tā kā pilntiesīgi jau tāds ir ar to savu viedokli un jau kaut ko var sarunāt, jau viņš iet normāli dārziņā, tad par tiem 2 gadiem līdz tiem 5 tu vari atpūsties no tā bēbīša un no tā bezpilota kuģa. Un tad, kad ir viņam tie 5 vai tuvojās jau tie 5, tad tu esi absolūti gatavs nākošajiem bēbītim, kuru savukārt var izbaudīt kā bēbīti atkal visi. Un tā ir bijis, kad mēs katrs visus plānotos bēbīšus visi kopā gaidījām, visi kopā baudījām, un arī uz sonogrāfijām man vecākie bērni vienmēr nāca līdzi. Vienīgais, kur viņi netika, man 4-gadnieks ir Covid bērniņš, un tur attiecīgi uz pirmo sonogrāfiju mēs gājām visi kopā, bet tālāk pēc tam tur vairs nevarējām, tad es laidu laivā no sonogrāfijas kabineta. Reportāžas, jā, tā. Man atkal bija tā, ka mana meitas jau bija diezgan lielas, ka mēs izlēmām par 3. bērniņu, un mēs viņam paziņojam, viņas baigi priecīgās, un pēc 2 gadiem pārsteigums, tā kā vēl viens bērniņš. Un mēs tā, domāju, kā lai viņam pasaka, un tad viņas tā nopietni. Tā. Redz, pēc 2 gadiem, jo tas 2-gadnieks jau ir arī vēl joprojām tajā viņš savā ir tādā. mazulītis. Jā, viņš ir mazulītis, un viņām jau arī, meitenēm, tas mazulītis ir jau forši, kad ir tas mazulītis, bet tāpat laikā viņš jau tomēr. Jā. Tā kā tā. Vienīgais man laikam šo jautājumu uzdeva vienu reizi vecākais dēls, kuram ir jau 19. Viņš konkrēti par 4. bērniņu, par 3. viņam, tad, kad 3. mums pieteicās, tad viņam bija, tagad man jāsāk skaitīt. Un tā liekas, ka 10. Jā, kaut kādi 10, 5. Nezinu. Lauriņ, cik Krišam bija gadi, kad piedzima Olivers? Tā, labi, šito griežam ārā. 11 viņam bija, jā. Viņam bija 11, jo tagad viņam 19, un Oliveram 8, loģiski skaitīt uz māku, lai kad man dažkārt es apjūku tajos vecumos. Un es atceros precīzi dzimšanas dienas un dzimšanas laikus, bet ja man kāds papras, kurā klasē iet, tagad, piemēram, man meita, es uzreiz tā nemaz nepateikšu. Jau pateikšu, jo vienreiz izgāzos. Bet šim gadam pateikšu. Un tad, kad mēs plānojām 4, tad viņam attiecīgi bija jau 15. Un tad viņš tā, bet ne ļauna, viņš tā, tiešām, tāds. Bet, jā. Un par 5. es viņam neko neteicu, tāpat kā visiem citiem. Par 5. manu bērniņu visi cilvēki, kas ikdienā nebija man tuvu, tā, kad pavisam blakus uzzināja, tikai tad, kad viņš bija piedzimis jau no dzemdību nama reportāžā. Tā kā tā. Un tad jau kā kurš reaģēja īstenībā. Māsa ļoti ilgi domāja, ka es spēlējos ar mākslīgo intelektu, un tā video viņai tikai nebija skaidrs, zinot to, ka man īsti nav daudz brīva laika, pa kuru laiku es to daru. Un tad viņa noticēja tikai tad, kad atbrauc uz dzemdību namu. Līdz kaut kam tādam vēl iedomāties. Vai ne? Jā, es arī. Radoša māsa. Turpinam ar tavu stāstu par to, par taviem bērniem, kā viņi uzņēma šo ziņu par 4. bērniņu. Jā, viņas bija tādas pārsteigtas. Mazais maziņš, viņam 2 gadi, viņš tur tā, bet viņš ļoti gaidīja brālīti. Meitenes bija pārsteigtas, un pēc tam kaut kad mēs meitai 16. dzimšanas dienā izlēmām uzdāvināt ceļojumu uz Parīzi. Un mēs viņu nosaucam lejā, un viņas abas ir dzird augšā, ka tik nav stāvoklī, ka tik nepaziņo, ka atkal stāvoklī. Es nopietni, tā ir tāda trauma. Viņas jau redz visu laiku to dzīšanos, lai tu uzturi to dzīves situāciju, kāda tev ir. Mēs jau esam noskrējušies īstenībā. Ja gan ar tām uzmanībām visiem, tad vēl tas mazais, un tad viss, tu zini, kāds ir. Tā viss nāca lejā, domāju, pasniegt smuki dāvanu. Lūdzu, nesaka, ka esi stāvoklī. Nopietni. Es domāju, ka tad, kad tu varēsi atspēlēties, tad, kad viņām jau parasti šiem daudz bērnu ģimeņu meitenēm, viņām pašām pēc tam ir daudz bērni. Un tad, kad viņām būs kāds 4. vai 5. mazbērns, par kuru viņas gribēs tev paziņot, tu varēsi atspēlēties. Tikai nesaki, ka tu atkal gaidi kādu. Man būs jāatbalsta, jo īstenībā šis man tik ļoti traucēja. Pēc tam tālāk, es nezinu, kad mēs iesim pie mūsu stāsta. Mēs pie stāsta iesim ļoti ātri, turpinam tagad ar to stāstu. Un stāsts ir par to, ka Kristīnai bija pieteicies 5. bērniņš. Bet, ņemot vērā, ka dzīvē notiek visādi,
Un, nu jā, mums visādi uzmetās, ņemot vērā to, ka dzīvē tiešām notiek visādi, tad mēs pārējām pie šī etapa. Jā, un mūsu mazajam dēliņam, 4. Bērnam ir 2 gadi. Atkal vai ne tie 2 gadi? Jā, atkal, es nezinu, kas notiek visam ar tiem 2 gadiem. Un tad es sapratu, ka man kaut kas tā kā tajā sieviešu ikdienas dzīvē ir nobīdījies. Kaut kas tā kā nav, ja? Un es domāju, es sapratu, ka vienkārši, ka es esmu stāvoklī. Es domāju, ārprāts, un es tik ilgi atliku to grūtniecības testu, jo es tik kā saprotu, ka tas ir tik bērnišķīgi, ka vajag paskatīties, tu esi pieaudzis, bet es domāju, es nevaru uzņemties to atbildību. Tad man būs jāizlem vainu. Un es tik ilgi netaisīju to grūtniecības testu, bet es vienkārši zinu, ka es esmu stāvoklī. Un beigās, protams, uztaisīju, protams, ka esmu. Un tad visu laiku tā sevī cīņa. Un vislielākais, vistrakākais, kas bija kauna sajūta. Tev kauns no bērniem, ka tu esi tā kā pusaudzis atkal iekritis, ja? Liekas, come on, tu esi pieaudzis cilvēks. Tā kā zini, kā bērni rodās. Bet, nē, tad es tā kā kaut kāds nezinu. Un tā kauna sajūta pret bērniem, tā kā viņiem to paziņot, un tad pret cilvēkiem. Es nezinu, kāpēc, man kaut kā visu laiku galvā ir, es kaut kur esmu dzirdējusi, ka, kad cilvēki, kuriem ir daudz bērni, ka viņi varbūt nav, neteikšu, ka gudri, ja, bet ka viņi neplāno prātīgi visu. Kā saka, ka tur inteliģentiem cilvēkiem ir tur 2 bērni, lai viņi var viņus nodrošināt, un man kaut kā visu laiku šitie rāmji galvā. Jā, es esmu, protams, arī dzirdējusi. Līdzīgi īstenībā esmu dzirdējusi šo te apgalvojumu no savas mammas, kas ir... Jā. Kad... Jā, tev jau nav tik daudz prātiņa, lai tā kā saprastu, ka varbūt, ka nevajag. Bet man savukārt liekas, ka jo vairāk tev ir, jo vairāk tev dod, jo, Bet tas ir pierādījies, manā dzīvē vismaz. Ka jo vairāk ir, jo vairāk dod? Jā. Jo tas bērns ir mīlestība, un tas mājās, tas tusiņš, kad ir daudz bērnu, tāds savējais tusiņš, un tiešām kaut kā tad liekas, kā tu tiksi galā, bet tad kaut kādas iespējas atnāk un viss nokārtojas. Tieši tā tas arī ir, jā, tā tas ir. Bet tavs stāsts turpinās ar to, ka, tu uztaisīji testu. Jā, tad es biju lielā dilemmas priekšā, tā kā ne tur, jo pārtraukt cilvēka dzīvību, tas nav vispār mans. Es nevarētu uztaisīt abortu. Es zinu, ka ir tādi racionāli cilvēki. Es esmu dzirdējis, tas ir auglis, ja, un viss. Man tā ir dvēsele jau no paša sākuma. Es tā kā, man tas vispār neiet kopā. Es citreiz domāju, tik viegli tiem racionālajiem cilvēkiem. Viņiem tā kā, viņi vienkārši izdara, kas jāizdara, un viss. Tādā. Kas jāizdara ļoti tā baigi skaļi, kas jāizdara. Tas ir ļoti skarbi, bet ir cilvēki tādi ļoti racionāli. Viņi izlem, pieņem to lēmumu, izdara. Un nedomā daudz par to. Ļoti iespējams, ka tam ir kaut kāda saikne ar jaunību. Jaunībā varbūt to ir vieglāk izdarīt, ka tu nezini, kas no tā sanāk beigās. Ka tu nezini, cik ātri no tā pozitīvā testa, no tām 2 svītriņām beigās tev ir bērniņš, kas ir tiešām vienkārši viens solis. Tā viss tev ir tests, un nākamajā solī jau tev ir viss bērniņš rokās. Tad varbūt ir vieglāk, jo tu vispār par to neaizdomājies, tev nav to emociju, tu nezini tās emocijas, kā ir, kad tev ir tas bērniņš, kad ir gatavs tas bērniņš. Tad tas ir vieglāk. Un, es domāju, ka tas tajā gadījumā varētu būt. Bet ja tu jau zini, ja tev jau ir, arī tad ļoti interesanti īstenībā vispār par sievietēm, cik mēs mēdzam būt dažādas un esam dažādas. Man ir burvīga ginekoloģa, ar kuru kopā ar mani ir jau 20 gadus vairāk, jo mēs, tik ļoti man visi iepriekšējie bērniņi, izņemot 5. ir plānoti tāpēc, ka man ir ļoti īpatnēja hormonu sistēma, un kur ir jāpastimulē mazliet pirms plānotās grūtniecības, un tā kā arī visu 1. trimestri tur jāturpina tā stimulēšana, lai tur viss tā kā notiktu un attīstītos veiksmīgi. Un viņa savukārt, es biju pie viņas vizītē ar 3. bērniņš, toreiz man laikam bija, vai jau 4. es vairs neatceros, bet viņa tāda kundze gados jau, un viņa tā,
Ой, Laura, ja смотрю на вас, вы растворились в своих детях, и вы такая счастливая. Nu, ka tik ļoti šīs īpašības viņa redz, ka pietrūks citām sievietēm, ka viņām bērni ir tāpēc, ka vajag, tāpēc, ka sabiedrība spiež, tāpēc, ka bioloģiskais pulkstenis tikš, tāpēc, ka vīram gribās, un tad viņa tā kā sarūpē tos bērnus, bet tā kā viņus nemīl. Un viņa man tā arī pateica, так много женщин не любит своих детей, un man tas likās toreiz ārprāts, nu kā, bet izrādās, ka jā, un tā arī var būt, un tā arī ir pieredze, un tās arī ir sievietes, un viņām arī ir kaut kas, kāpēc. Jā, katram jau sava situācija, savs skatījums un tā. Ir arī ļoti daudz sievietes, kas ir, es ceru, ka būs arī kāda pie manis atnākusi parunāties par šo tēmu, kas ir apzināti pieņēmušas lēmumu neradīt bērnus, dzīvot savam priekam, sava vīra priekam. Jā, interesanti tāda viedokļa dzirdēt. Man būtu ļoti interesanti, jo manuprāt, ka tā bērni un vispār tā ir tāda sievietes augstākā sūtība un svētība, ka tev vispār viņa var būt, jo manā paziņu lokā ir arī daudz sievietes, kas netiek pie bērniņiem. Tā kā, atgriežamies pie tava stāsta. Jā, un tad es visu laiku mocījos tajās savās dilemmās. Pirmkārt, man bija kauns no Dieva, ka es vispār varu kaut kādas tādas domas man nāk prātā, kad es varētu pārtraukt grūtniecību. Un tad man bija kauns no sabiedrības, ka es viņu varu saglabāt. Un iedomājies reāli, Dievs, es pieaudzis cilvēks. Un es kaut kādus tādus lēmumus pieņemu caur kaut kādu kaunu pret citiem. Tik nepareizi, bet tas arī iekšā visu laiku ir un tā traki. Es domāju, ka tā varbūt drīzāk ir tāda saruna pašam ar sevi atspoguļoties pret citiem. Ja tev ir 4 bērni, es vispār nedomāju, ka tev vajag rūp sabiedrības viedoklis, jo elementāri aizejot uz restorānu ar 4 bērniem, tā ir vienkārši Elle un Indīna. Tu vai vienkārši liec to savu kaunu vispār atsevišķā kastītē un atstāja tur pie durvīm ārpusē. Vai tas, es domāju, drīzāk varbūt, ka tas tās, ka tu vienkārši spoguļoji pati sevi, caur tiem it kā viedokļiem. Varbūt, nezinu. Un tad es izlēmu to situāciju tā palaist. Es vienkārši visu laiku domāju arī ar 4. ka mēs uzzinājām, ka mums tas pārsteiguma bērniņš. Un vīrs saka, nav prātīgi, jo jau ir 3 bērni. Es saku, bet tas neatbilst manai būtībai vienkārši pārtraukt. Es saku, tu reāli būsi uz manīm apvainojies par šo lēmumu 9 mēnešus, pēc tam tu viņu ieraudzīsi, tev viss pazudīs. Tā kā tu viņu iemīlēsi un viss. Es saku, bet es, ja to izdarīšu, es reāli visu dzīvi pārdzīvošu, vainošu kaut ko, ka es esmu tā izdarījusi. Un tagad arī tas pats. Es domāju, lai ir kā ir. Bet tad man sākās spontānais aborts. Man bija tas nebija pat tavs lēmums, jā? Nē, tas nebija. Viss, es viņu vienkārši palaidu, kā būs, tā būs. Jā. Ja pieņemsim, kā arī citreiz saka, šobrīd mums nav naudas vēl vienam bērnam, bet tā nauda viņa atrisinās pēc brīža. Tas nav tāds dzīvības jautājums, ka tu vari izlemt. Un tad man sākās spontānais aborts. Es tur vienkārši netiku pati galā. Es saku doktorei, ko man darīt. Viņa saka, sauc ātros, vienkārši var nosiņot. Tur Cik nedēļas tev bija grūtniecība? 9. 9. Jā, īstenībā tas ir tas 1. trimestrītis, kad arī tā kā tur atrisinās viss tās, vispār viss atrisinās tajā visā procesā. Ja tur kaut kas nav īsti, tad arī tas notiek dabiskā ceļā. Jā, un tad es, mani aizvedu uz slimnīcu, protams, tur apturēju to asiņošanu un visu. Un tur es iepazinos ar vienu fantastisku meiteni, arī kaut kā mēs tur tā sakonektējāmies un tā. Un es it kā sapratu, ka, stulbi tā teikt, bet viss atrisinājās pats no sevis. Bet iekšā bija tik jocīgi, tā emocionālā sajūta, es nevarēju tikt tam pāri. Man visu laiku likās, ka man ir 5 bērni, bet tā viena nekur nav. Tā, nezinu, tik dīvaina sajūta bija. Nevarēja tikt pāri, baigi ilgas tur raudāja, visu kaut ko. Tas ir zaudējums jebkurā gadījumā. Jo neatkarīgi no tā, vai tu šo situāciju pieņem no paša sākuma kā jā, vai tu esi svārstībās, tas tāpat, tu esi, tev jau ir 4, tu zini, kas tur galā varētu būt bijis, un tāpēc arī ir tā sajūta būt ļoti jocīgi, ja tev nebūtu šīs sajūtas. Tā kā tas ir tāds absolūti sievišķīgi cilvēciskais faktors, mammas faktors, jo arī organisms, viņš jau par šiem 3 mēnešiem, viņš jau tā kā arī noskaņojās un visa hormonu sistēma taču vispār jau tā kā gatavojās visam turpinājumam, un tas jau arī ir tas, jo hormoni, kā saka man jogas skolotāja, hormoni ir vispār tādi traki dzīvnieki, kurus, ja tu nespēji vienkārši savaldīt, tevi vienkārši saplosa. Tā kā jā. Un,
hormoniem ir ļoti liels spēks. Un pēc tam, kas bija pēc tam, tu biji slimnīcā, tu jau uzreiz uzzināji, ka grūtniecība ir pārtraukusi, vai tas bija kaut kādā procesā? Jā, tur uzreiz sonogrāfija un visu, viņi skatās, ka tīrās ārā vienkārši. Jā, tad es vienkārši biju pārsteigta par tām manām emocijām. Bet man bija sava terapija, netīšām sanāca. Man bija ieplānota vienā nedēļas nogalē pasākumi 2 dažādās Latvijas vietās, un tad es viena pati mašīnā braucu 900 km visu to nedēļas nogali. Un tad tur vispār izraudājos, izdziedājos, reāli vienkārši. Jā, tās emocijas tev ir jāizlaiž, jo neizlaistas emocijas, tāpat kā hormoni vienkārši tevi var saplosīt, un labāk ir viņas noteikti izlaist. Ikdienā nevienmēr tas ir iespējams, bet tas bija tāds laba terapija priekš manis netīšām sanākusi. Tā. Un man visu laiku gribējās šo visu turēt pie sevis. Likās, ka tas tāds noiets etaps man. Man ir kuloniņš ar bērnu vārdiem, un man ir 5. kuloniņš tukšs, jo man likās, ka man vajag tādu tā kā... Jā, bet viņš jau atnāks. Es saku, viņš jau atnāks. Es domāju, ka viņš jau atnāks, un zin kā, nav jau arī tā, kad... ir jau tā, ka kam ir jāatnāk, tas atnāk. Tā kā, gan jau, kad varbūt, ka ne tagad tūlīt, varbūt, ka pēc 2 gadiem vai pēc 3. Pagaid. Mēs jau bijām apstājušies pie 3. Jā, bet tas jau nenozīmē, ka viņam jāatnāk netīšām. Taču viss plūst, viss mainās sajūtas, mainās viedokļi. Tu redzēsi, ka cik ātri ir izauguši esošie mazulīši, un vienkārši kaut kādā brīdī varbūt tev atnāks tā sajūta, ka tagad. Nezinu, visādi var gadīties, bet man kaut kā liekas, ka bišķiņā jāpadzīvo arī sev. Man patīk, ka bērni aug. Jā. Kad tu pats paliec bišķiņ brīvāks, ka tu vari padarīt savas lietas un tā. Jā, tas ir forši, jo to jau īstenībā mazas starpības ar abiem mazākajiem līdz ar to. Es domāju, ka tu esi vienkārši reāli nocietusies. Mēs tiešām bijām baigi fiziski un emocionāli noguruši. Un tad, kad bija tā 5. grūtniecība, tad man tā likās, ka tu nevari vienkārši ne fiziski, ne emocionāli to pacelt vēl kaut ko tādu. Ka tu jau esi tā kā tik tukšs un tāds. Tā. Bet jā, es to gribēju turēt pie sevis. Domāju, ka tas tāds etaps manā dzīvē pagājis un tā. Un es runāju ar vienu draudzeni, viņa saka, bet tev par to ir jārunā. Tāpēc, ka kāds vēl tāpat jūtās un kāds var izdarīt nepareizi lēmumu. Jā. Tā, kad, ja naudas jautājums, tad nauda nāk un iet. Viņa vienmēr nāk kaut kad. Tiešām, kaut kad aiziet. Mainās, pilnīgi nesaprotamos virzienos. Iet viņa arī ļoti labi. Jā, tā kā. Jā, tas viss plūst, viss mainās. Un, jebkurā gadījumā, manuprāt, kā bērni ir skaisti un tie ir tādi dzīves ziedi. Jā, es skatos tos 4. viņš tāds saulīte, tāds mīlīts un liekas, kā es vispār varēju tā kā, šaubīties, kas brīdi vai kā. Jā, bet tas ir tik, es sajūtu to starpību, cik tas var būt, cik ātri var atnākt tās šaubas, arī tad, ja tu zini, kas tā ir par vērtību, kad tās šaubas atnāk tajā brīdī, kad tu saproti, ka tas nav vispār nekur saskaņots un nekur, jo man pēc 4 plānotām grūtniecībām 5. neplānotā grūtniecība vienkārši izsita vispār visus kaut kādus līdzsvarus, tā ka pilnīgi. Es vienkārši sapratu, ka es esmu ar situāciju, arī ar to testu. Tu skaidri saproti, ko tas nozīmē, bet tu vispār nezini, ko ar to darīt. Vispār. Bet, protams, uz sekundes 100 man ienāca prātā doma par grūtniecības pārtraukšanu. Es neliekšos, bet ņemot vērā to, ka tas pats aspekts, ka es ticu, ka atnāks, kam jāatnāk un ka tā ir dvēsele un jau tā kā dzīvība. Tad, kad viņi ir jau tikko pieteikusies, vai ko tur neteikt, tur zinātne vai medicīna vai visi citi, ka tomēr tas īsti nebūs tas, ar ko es varēšu sadzīvot perspektīvā un ka katru reizi martā es domāšu gadu no gada, kā būtu bijis, jā. Kā būtu bijis, jā. Cik viņam būtu bijuši gadi un tieši tā, ka tas, jā. Bet tagad arī man laikam jāsaka, nezinu, es esmu ar šo dalījusies, varbūt visam ar tuvākajiem esmu. Man bija ļoti līdzīgs stāsts kā tev. Tikai, manuprāt, ka toreiz bija 14. nedēļa vai 15. kad auglītim apstājās sirds. Jā, bet tas bija arī neplānotais projektiņš. Tas bija starp. Pirms 3. bērniņa. Meitai toreiz bija 2 gadiņi, 2,5. Un arī tas bija neplānotais projektiņš. Un es gan toreiz nešaubījos vispār nemirkli.
Jo, tā kā nebija man to šaubu, bija gaidīts tas neplānotais projektiņš, ar to domu, ka, ja jau ir pieteicies, tad jau saplānosies, bet jā, apstājās auglītim sirds 14. vai 15. nedēļā. Un tas ir vispār tik ļoti interesanti. Es tagad baidos samalot par tām nedēļām, jo ir jau pagājuši ļoti daudz gadu, un es neatceros vairs precīzi. Bet es zinu, ka es vienkārši apskrēju laikam kaut kādas, 5 vai 6 Rīgas ultrasonogrāfijas ar to domu, ka man kāds pateiks, ka nē, kad viņi ir kļūdījušies un ka tā sirds nav apstājusies. Ka tu vienkārši saproti, ka tu skrien ar to situāciju un vienkārši nesaproti, kur tu skrien. Un tad, kad es biju nonākusi pie kaut kādiem tiem 5 slēdzieniem, ka tur viss ir beidzies un ka tur viss nevar vairs, ka viss ir beidzies. Un tad arī man ļoti, ļoti var teikt, ja tā vispār var teikt par šo situāciju, ka ļoti veiksmīgi, ka tas process bija noslēdzies īsu brīdi pirms, jo īsu brīdi pirms tā, kad tiek ierosinātas dzemdības, nevis vienkārši iztīrītas laukā. Jā, jo man ir arī šādas pieredzes apkārt bijušas, kad apstājās tā sirsniņa krietni lielākam auglītim, un tad vienkārši piedzemdē mirušu bērnu, un tas ir vienkārši. Un tad es domāju, es nezinu, kā tas ir no medicīniskā viedokļa, bet ir 21. gadsimts. Ir zinātne tik straujiem soļiem iet uz priekšu visos virzienos, un vai šis nav tas virziens, kurā viņa arī būtu kaut kā jāievirza tā, lai nav jāpārdzīvo tai sievietē viss tas ārprāts, ka tev ir vienkārši jāiziet cauri visām dzemdību sāpēm, mocībām un vispār visam tam ārprātam, lai piedzemdētu mirušu bērniņu, un tad pēc tam viss tas vēl emocionālais un fiziskais, kas seko pēc tam. Toreiz tā sanāca, ka es vēl esmu tajā kategorijā, kur var to visu izdarīt humānāk, bet kas ir ļoti interesanti, man salīdzinoši ļoti ātri izdevās palaist šo situāciju. Es pat abrīnoju, patinot atpakaļ, bet man arī, tu teici, ka tu aizbrauc terapijā. Jā. Man arī toreiz es aizbraucu terapijā, pirmo reizi viena pati es aizbraucu uz Varšava, manuprāt, uz kaut kādu Marlboro cigarešu fotosesijas kastīgu un pilnīgi kaut kā crazy. Gan arī pat aizno no slimnīcas es aizbraucu uz to fotosesiju. Jā, toreiz nebija vēl storija, nebija Instagram. Man tā liekas, ka nebija tas viss tādā līmenī, lai tas būtu kaut kur tverams un saglabājies. Ir kaut kādas, drukātās bildes, kaut kas tāds, bet jā. Un es, man ļoti, ļoti ātri, bet varbūt arī tas, ka bija cits tas vecums un likās, ka vēl jau būs, ka nekas jau nekur tā, un ka tā kā vēl koncentrētāk priecājies par to, kas jau ir. Jā. Tā kā tas, kad novērtē, tā kā, jā. Bet tā sajūta bija, man pati tā sajūta pirms, man varbūt, kad arī, man ļoti, ļoti intensīvi bija tā sajūta pirms tā visa procesa, neizbēgamā, ka tur viss ir jātīra laukā, lai tur tā kā... Tā bija ļoti šausmīga un pilnīgi absolūti, neizskaidrojami tāda traka, tā, ka tu vienkārši jūties nenormāli, ārpus vispār kaut kādiem rāmjiem. Bet pēc savukārt man uzreiz bija tā, ka, kaut kā tā, brīnojami viegli. Viss tas man tā palaidās, un attiecīgi es neesmu reķinājusi nevienu brīdi līdzi, cik tur tagad būtu, kas ja būtu. Tu palaidi. Jā, es palaidu. Un kas bija vēl ļoti, ļoti raksturīgi šai tieši grūtniecībai, kas beidzās. Man salīdzinot tagad ar visām manām iepriekšējām grūtniecībām, tagad, kas ir tā kā veiksmīgi noritējušas un ar veiksmīgu rezultātu, man ir bijusi apbrīnojami laba pašsajūta visu grūtniecības laiku vispār. Tā, ka tu vari likt uz vienas kājas. Nē, visās tajās, kas ir tā kā vainagojušās, ir mazulīti. Apbrīnojami laba pašsajūta visu grūtniecības laiku, tā, ka var gan arī lekt uz vienas kājas līdz dzemdību dienai, tā, ka vispār tev nav ne toksikoze, ne kaut kādas tūskas, vispār nekas absolūti pilnīgi var gāzt kaunus vēl tādā intensīvākā režīmā, nekā neesot stāvoklī. Bet tajā es ļoti slikti jutos. Es vienkārši jutos tā, fiziski slima. Es ļoti reti, kad slimoju, bet tā, ka tu jūties vienkārši tādu ļoti, ļoti, ļoti slikti. Un es domāju, ka varbūt arī tas bija rādītājs jau pašā sākumā, ka tur īsti varbūt, ka kaut kas... Jo tāpat nebija. Neiedomājas jau, tā. Jā, protams. Jā, tā jau neiedomājas. Liekas jau, kad... Man vispār ļoti raksturīgi ir tā, ka es tā beig neieciklējos uz savām kaut kādām sliktajām sajūtām. Es domāju, ka paies pāries, un tā beig mēģinu ātri likt pāri, tā, lai tiešām paiet pāriet. Tā kā bet tāda terapija aizdoties kaut kur vienai pašai, tas ir īstenībā kaut ko tādu trakāku izdarīt, nekā tu ikdienā varbūt dari. Jā. Viņš pārslēdz to prātu un tā. Tā kā, tagad ir pagājis cik ilgs laiks kopš tavas pēdējās grūtniecības? Pāris mēnešus. Pavisam svaigi, vai ne? Tagad jūtos tā mierā. Es vienkārši visu laiku domāju,
Kā es varēju vispār šaubīties par kaut ko tādu? Nu, tā kā, kāds sakars? Un es ienāku te, un tu esi tik smaidīga, tāda priecīga, un tev 5 bērni. Un man liekas, nopietni, kā vispār varēja kaut ko tādu domāt? Nu, jā, īstenībā domāt varēja. Es arī domāju. Nu, kā bija, tā bija. Protams, jā. Tur jau neko. Nu. Tā kā tas tāds tomēr ļoti, cilvēciskas emocijas. Jā. Bet ļoti svarīgi, ka tev tajā brīdī ir ar ko parunāt. Nu tā, jo es atkārtošos laikam, bet ar šo 5. bērniņu man visādas sajūtas bija un visādas emocijas. Un es arī nevienam neteicu par šo grūtniecību, jo nevis tāpēc, ka man būtu svarīgs kaut kāds viedoklis, jo viedokļi man vispār pa dzīvi nekad nav bijuši svarīgi. Nu, tikai varbūt to cilvēku, kuriem es pati esmu viņu pajautājis. Nu tā. Bet tāpēc, ka man negribējās vispār neko dzirdēt, vispār nekādu viedokli dzirdēt. Nu, arī to, kas man varbūt nebūtu svarīgs, tā, ka vispār negribējās dzirdēt, vispār neko. Man gribējās saprast vispār, kas tas ir, kas tas ir tāds noticis, kāpēc ar mani, kāpēc konkrēti šajā dzīves periodā, nu tā, kad, jo man pilnīgi absolūti bija tā pārliecība ar visu to, ka man patīk bērni, un tagad es vairs nesaku, ka viss. Jo man tā liekas baigi tā vēlnišķīgi raustīt to visu padarīšanai zūstām. Bet man likās, ka man ir 4 burvīgi bērni, un ar tiem man tiešām pietiek. Un ka tagad ir tas brīdis, ka man ir 4 bērni, 2 bijušie vīri. Nu, attiecīgi ir arī tas moments, ka tu esi tā kā pati sev, jo ir kaut kāds brīdis, kad ir tie bērni, vieni pie viena tēta, otri pie otra tēta, un tad tu atkal esi tā kā, tā ir tas brīvā statusa sajūta, ka tev īsti vispār nav, ka tu neesi. Tā kā piesieta kaut kā, kaut vai tās ir kaut kādas dažas dienas nedēļā, bet tā sajūta ritīgi tā, man patika. Un tad tu vienā brīdī vienkārši uzzini, ka viss tā nebūs un tā nebūs. Nevis tikai uz kaut kādu brīdi, bet tā nebūs vispār vairs, jo man 5. bērniņam tēva Elīte dzimšanas apliecībā stāv tukša. Jo tas bija mans tāds lēmums, lai nav jāsaistās visu mūžu ar cilvēku, ko tu īsti nepazīsti. Un attiecīgi izrietot no tā, ka tu viņu nepazīsti, arī nav tās sajūtas, ka tu viņam vari uzticēt to savu pašu dārgāko, kas arī ir pavisam savādāk nekā tad, ja bērni ir radušies ilgtermiņa attiecībās un plānoti. Pat arī, ja neplānoti, bet ilgtermiņa attiecībās, ka tu skaidri zini, ko no tā otra sagaidīt un cik tu viņam ļoti tiešām vari uzticēt un ka viņam arī ir tikpat svarīgs, cik tev tas bērniņš. Tāpēc izrietot no šīs konsultācijā ar juristu, izrunājot visas nianses, atstāja vienkārši dzimšanas apliecībā tukšu vietu un nekomunicēja ar bērniņu tēti, jo mēs bijām izšķīrušies jau pirms Luka pieteicās. Tā kā sākumā bijām. Jā, Lukas Sebastians viņš ir. Jā. Bet par tiem vārdiem arī tikai interesanti. Man pirmais ir dēls. Viņam arī patīk vārds. Es domāju, viņš tur pavāvaļo, un kad būs skaļāks, tad es viņu atnesīšu. Pirmais man ir dēls, un tad attiecīgi kaut kā man likās, ka es esmu puiku mamma. Un tad, kad es uzzināju, ka otra būs meitiņa, man līdz pēdējiem brīdim likās, ka man sonogrāfijā pateiks, ka viņa ir puika. ka tā nebūs meitene, ka viņa tomēr būs puika. Bet tā nenotika, un tad, kad viņa piedzima, tad es paņēmu to meitiņu rokās, un man likās ārprāts, kā es varēju domāt, ka viņa būs puika. Vispār tā ir tāda sinerģija, kas ir tik ļoti sievietei ar meitu tieši. Ar puišiem ir savādāk, arī forši, arī jaudīgi, bet savādāk, bet tieši ar to meitu. Un ja viņa man bija jau vārds, protams, jo attiecīgi es domāju, ka viņa būs puika, jo man visiem bērniem vārdi ir jau pirms viņi ir pieteikušies gatavi, un tad viņa būtu Sebastians, un tagad ir Lukas Sebastians. Tā kā es domāju, varbūt viņš vienkārši nāca uz vārdu. Tā kā tāds man tas vārdiņas stāsts viņam ir. Bet ņemot vērā to, ka mēs plānojām to meitenīti ar katru nākamo brālīti. Vismaz, ka viens būs meitenīti no visiem tiem vēl 3 džekiem, kas ir pēc meitas dzimuši. Mums, protams, bija vārds arī meitenītei. Un tu to arī ieliki? Parasti jau kaut kā pārdomā, ka tu ieraugi tā vārdu. Nē. Tik ļoti, man tie vārdi atnāca tik ļoti ar tādu intensīvu sajūtu, kad viņš ir tieši tas, ka jā. Man arī tā bija ar dēlu. Viņam, man vienkārši atnāca vārds Adams Noā, bez garumzīmēm, bez nekā. Un tu neko nevari padarīt, tev tas vārds ir atnācis un viss, un tad tur bija tāds tracis no radiniekiem, kas tas par vārdu, vispār nesaprotams un padomā pirms tu reģistrē, un tad tur mums arī visādi gāja, bet beigās piereģistrējām, viņam nepiestāv cits vārds, viņš ir Adams Noā, viņš tā kā... Tieši tā. Tā, jā.
Jā, ar tiem vārdiņiem interesanti, jā, bet mums ir atkal viens vārdiņš, kas ir palicis pāri. Tad jau. Tā kā Sāra mums ir, bet es jau meitai teicu, ka, ja viņai būs, ja kādam no maniem bērniem būs meita, tad tā būs Sāra, un lai tur vispār vai kas, kaut vai otrais vārds vai trešais, bet Sāra viņiem būs, tā kā es pati vairs tiešām šobrīd pavisam nekad es nesaku, jo man nekad visi kaut kā baigi, es tā kā bumerangus viņas dabūju un tik ātri, kad es vārdu nekad nelietoju jau daudz gadus. Tā ļoti apzināti, un tad citreiz izsprūkt, un man tāds... Es vēl pie 4. teicu, kad es gaidīju 4. es vēl teicu, es nezinu, tā kā, cik bērniem jābūt, pie kuras grūtniecības es varētu pieņemt lēmumu pārtraukt grūtniecību. Ka tas nav mans vispār. Jā. Es nezinu, vai tas nebija paskaļi teikts, vai man nenāk pārbaudas vienkārši. Jā, tas ir tā, jo man arī savukārt 5. bērniņš īstenībā pieteicās ļoti līdzīgi tieši šādos apstākļos, kā es pirms daudziem gadiem biju padomājusi par vienu citu meiteni, ka kā tu tā vispār vari, ja tu zini, ka tu nepaliksi kopā ar to cilvēku, dzemdēt no viņa bērnu, kas tas vispār ir tāds? Tik augstprātīgs bija padomājis un tik nesmuki, man atkal zosāda no tām savām domām, un es vienkārši dabūju precīzi šo pašu situāciju reāli pēc 11 gadiem. Lai tu zini, kā tā var, ja? Jā, ka tā var, jā, ka pilnīgi tā var, ka tu vari pieņemt lēmumu un paturēt bērniņu sev neatkarīgi no tā, vai tu būsi kopā vai ne ar viņu. Tāpēc tā ir, ka nevar cilvēkus nosodīt. Tu nekad nezini, kādā viņš situācijā ir un kā viņš jūtās. Es aiziešu pakaļ tam murmulītim. Tink. Labdien! Labdien! Nāc! Maziņš, mans draudziņš ir. Maziņš draudziņš, ja? Čau! Tu esi te uzcepies, ja? Nāc, tev līdz tevi noģērbsim višķiņ nost. Čau! Arī kīnā zvaigzde. Jā, kīnā zvaigzde. Tink. Nāc, noģērbsim tevi višķiņ nost. Tu esi uzcepies, ja? Es tevi sapakam. Tas jau tev aizstum, tur, kur nav siltumiņš īpaši tāds. Vai ne? Nāc. Brīnās. Saki čau! Saki čau! Baigie mati. Jā, viņš ir īstenībā tik ļoti līdzīgs man. Mamma pat man bija sameklējusi kaut kur manas bērnības bildes. Jā, un ka viņš īstenībā ir tāds... Ko? Čitan, ja? Brīnies. Čau! Saki čau! Tu pamodies? Čau! Tas uzcepies tajā kombinācijā. Viss kaut kur jāiet. Re, tā kā tā. Un jā, un rekur no tāda testiņa līdz šitādam te ir tāds arī tāds pussolītis. Tas pat nav vērts vesels solis. Tā jau ir īstenībā. Ne mēs par to dzīvību varam izlemt, lai viņa atnāk. Ne mēs varam izlemt, lai viņa aiziet. Jā, tāpat kā tu vari izstiepties vai sarauties, ja tev tā kā viņa nenāk, tad viņa nenāk. Un viss, un tu tur īsti neko nevar. Nav mūsu lēmums. Mūsdienu medicīna arī iet tur lieliem soļiem, bet es domāju, ka arī tās visas, kas sanāk mākslīgās apaugļošanas, ka tas ir arī tāpat, tāda veselīta varbūt meklē to iespēju, un tad viņi tver katru to iespēju, un arī tā ir iespēja, teiksim, kādam dērviņam, kādai sirsniņai tikt uz zemes. Tā ir? Jā, tā ir. Un kā tu tiki pie manis, kaut kā tiki caur adatas aci? Man mazais dēliņš vienreiz, meitai saka, es tevi atceros. Viņa to, cik jocīgi sajūta. Viņš tās skatās, es tevi atceros. Un tad otrs dēliņš kaut ko pateica, ka es biju atnācis, bet neviens nebija mājās, vai arī kaut kā tā viņš pateica. Man īstenībā arī kosmos. Un tas, kuram tagad ir 8, viņš vienīgais no visiem man līdz 3 gadiem gandrīz nerunāja. Un tad, kad es jau sāku par to uztraukties, kāds tā, viņš arī sāka runāt. Bet tad viņam sāk visādas tādas arī līdzīgas pērles nākt ārā. Viņš sāk stāstīt kaut kādas lietas par kaut ko, kur viņš kādreiz ir dzīvojis kaut kādās vecās mājās un tā. Un tad liekas, ka kur to? Kad arī kaut kādas tādas nianses, ko viņš nevarētu noskatīties kaut kur, nezinu, televizorā vai dzirdēt kaut kur, kaut kādas tādas random lietas. Bet tas bija kaut kādu pusgadu, kad viņam tā ļoti intensīvi nāca ārā tie kaut kādi tādi zipšņi, un tad kaut kā tas noklus.
pagāja. Tā kā kaut kā jau tās dvēselītes te lidinās, vai ne? Kaut kur lidinās, jā. Laikam viss izrunāts. Jā, bet man vēl bija jautājums par to, vai par pēdējo grūtniecību tu biji pateikusi meitenēm? Nē. Nevienam nebija pateikusi, jā? Nē. Tas tāds, nu jā, man bija tas kauns. Bet es arī pēc tam neteicu. Vai tev, prasījās kaut kādā brīdī parunāt ar kādu speciālistu par šo viedokli, vai tev pietika ar draudzenēm un kaut kādu draudzeni man nebija viedokli? Vispār ar ko īsti parunāt. Vai uz terapiju, piemēram, man jāatzīstās, ka es neesmu bijusi nekad mūžā nevienā terapijā. Nē, es esmu bijusi 2, tagad meloju. Vienā es gāju ar vecāko dēlu, kad mēs šķīrāmies, tā kā, lai mēģinātu saprast nianses. Nevarētu teikt, ka man tas toreiz noderēja, bet tas bija pirms kaut kādiem jau 11 gadiem, un varbūt toreiz nebija vēl vispār terapeiti tādā līmenī, kādā viņi ir tagad. Un uz otro terapiju es biju uz ļoti jaudīgu terapiju. Mēs bijām pirms šķiršanās ar otro vīru uz pārkonsultāciju pie Kristīnas Balodes. Ļoti, ļoti, ļoti jaudīga terapeita, ja gribās tā kā, pārim sakārtot tos savus degošos punktus. Tad jā, noteikti var iet, un viņi tā kā saliek visus foršu pa plauktiņiem. Mēs gan tāpat izšķīrāmies pēc tam, bet es domāju, ka tā tam vienkārši bija jānotiek. Un, jā, ka dažkārt man ļoti patīk. Es neatceros vairs, kur es dzirdēju šo teicienu, ka cilvēki mūžs ir vienai mīlestībai par garu. Un varbūt tāpēc man ir ļoti viegli palaist kaut kādas attiecības, kas kaut kādā ilgstošākā laika posmā man tā kā liekas vairs nav tik tādas foršas. Kāpēc jāmocās, ja nav foršas, ja tu vienkārši vari palaist un tā kā skatīties, kā savādāk tur kaut ko varbūt risināt nākotnē. Jā, šis man arī visu laiku ir galvā, bet no otras puses liekas, bet tev tomēr pie tā ir jāstrādā, lai kaut ko uzlabotu, ne? Jā, protams, jā. Tā kā tur jāsaprot tas bet īstais brīdis, ko tev darīt. Ja tas ir apusēji, tas darbs nav jau tā, ka tu strādā, viens spļauj grieztos svilpēdums, viss ir stulbi, viss ir slikti, un tu tagad tikai strādā, un viss, ko tu sastrādā, tāpat viss ir slikti, jo viss taču ir slikti. Tā, ka tās ir vismuļķības, un ka tu zini visu vislabāk, tā. Tā kā man ir šāda pieredze ar otrajām ilgtermiņa attiecībām, tad, kad to vienkārši kaut kādā brīdī nolaižās rokas un liekas, labi, jā, ja viss ir slikti, tad viss ir slikti. Čemadānu bagzaun. Un uz redzēšanos. Tā kā jā, īstenībā paldies par sarunu. Paldies tev. Ļoti forši mums sanāca, un īstenībā tu esi rekordists. Tu tikai beigās pamodies, tu esi burvīgs bērns, vai ne? Jā. Jā, burvīgs bērns. Un man tev ir dāvaniņas, joprojām man ir atbalstītāji, viņi nav vēl nekur aizmukuši. Pirmo došu dāvaniņu tev pašai no sevis, no Sprietena Studio Rīga pilna auguma Sprietena seans. Tā kā pirms kādas ballītes vai pasākuma fotosesijas īstenībā pirms jebkā, kur tev gribās tādu wow glowing efektu, dabūt sev ādā. Droši nāc un izmanto. Ar prieku arī visu pēc tam pastāstīšu, kas tur un kā. Cik forši, paldies. Tad vēl mums ir sadarbība ar Atomija kosmetiku. Tā kā došu tev Atomija kosmetiku. Tā kā fluīdiņš un bebē kremiņš. Paldies. Tā kā, būs gatava ballīte. Pie dāvanām. Tā, jā. Tad vēl ir mums atbalstītājs Siguldas kokmateriāli, kas ir ģimenes uzņēmums ar tādām arī stabilām vērtībām. Termokrūze. Pa ceļam visur, kur tu brauc karstu kafiju, un kā man iepriekšējā redzījumā teica viesi saņemot šo termokrūzi, kad tagad varēs dabūt virsos kafiju ar atlaidi, jo ja tur nāk ar savu krūzi, tad ir lētāk kafija. Tik smuki, paldies. Un, protams, kas gan būtu bez ziediem, jā, es tevi nodāvināšu. Lūdzu. Paldies. Speciāli tev gatavos pušķis no Gundas dārziem. Tā ir blakus tā meitene? Šoreiz nav blakus. Šoreiz ir no Čakailas, tur burvīgs lauku labuma veikaliņš, Gundas dārzi. Un jā, šoreiz pušķītis no turienes. Skaisti, tik daudz dāvanu, paldies. Tā kā paldies, ka tu atnāci, paldies, ka dalījies ar savām sajūtām. Un es jau zinu, ka kādai meitenei šis noderēs. Un jā.
Zini, kā man teica draudzene, ja tu esi nevienā no otrā pusē, ja tu šaubies, tad šis stāsts var palīdzēt. Ka nevajag šaubīties. Jā. Par to paturēt vai nepaturēt grūtniecību noteikti nevajag šaubīties, ja tam nav medicīnisku apstākļu. Kāpēc? Nē, noteikti nevajag šaubīties, jo viss atrisinās, viss sakārtojās, viss notiek, dzīve neapstājās un nepazūd tajos pamperos. Un arī, ja tajā brīdī ir kāda grūta situācija, kuras dēļ tu gribi pārtraukt, tad tā situācija mainīsies. Tā vienmēr ir. Situācijas vienmēr mainās un noteikti ir. Un tad tu skaties uz tādu millīti un kā es vispār varēju domāt kaut ko tādu? Jā. Ja? Bet ja tomēr ir kādreiz pieņemts arī savādāks lēmums, tad šiem millīšiem ir tendence tomēr panākt savu ļoti uzstājīgi. Tā kā, un paldies, un tad, vai ne? Šodien mēs atvadamies un tiekamies jau nākamajā raidījumā, kur mēs runāsim par to, kā ir būt 4. bērniņa gaidībās. Tā kā tiekamies jau drīz. Tā kā. Tev ir māmiņa raidījums. Ko? Tev ir māmiņa raidījums, viss par bērniem. Man ir tas from mom to mom. Jā, tāds, tā kā, jā. Viņš, gan jau, ka tur nekas. Jā, gan jau, kaut ko dzirdēs. Redzi labi, ka viņš tagad višā gulēja, jā, tur Hiacins ir tiek skaisti. Un īstenībā viņi tik forši taisa tos pušķus. Es viņai parādu to meiteni, kas nāks pie manis, un tad viņa uzmaisturo. Jā, viņa piemēro. Jā, tā kā jā. Abas divas viņas tā dara, gan Zanīta, gan Gunita. Super, paldies. No Gunas dārza.